Esat sveicināti Ellē! Aizie parādi mūsu topošos darbus. Redzat tos miskastes maisus? Tas ir viss, kas te bija iekšā, viss tās iekšas, viss, jā, iekšas. Es to visu taisos mazgāt, tur šūt, nezinu, kas no tā sanāks. Un mēs nekad nedalījāmies, bet te ieejot iekšā tāda dīvaina smaciņa. Un es, kad te vācos, es pamanīju, ka tā dīvainā smaciņa izteikti ir šeit. Un tad Oskars man tāda saka, nu gan jau pelītes pačurājuši, sačurājuši, un reku viņš saka, šo pelīci pēduši. Rekur, tās ir 2025. gada jaunāko tehnoloģiju elektroinstalācija. Tā, tad mēs ejam pa perimetru, jā, un saprotam, kad atkārtojam slaveno teicienu. Lauku sētā darba daudz. Un kāpēc nesaka kaut kādu jaunu teicienu, tur villas sētā? Villas sētā darba daudz, ne? Oskars psihos negrib to elektrību ņemties, es neko no tā nerabīju, no tā gāzi. Kāpēc man mūžīgi šie? Nē, no ko? Jāredz, kāds cilvēks, kurš neko nesaprot, varbūt kas tas tāds ir? Nezinu, nolaic vietā, viņam tur bija jābūt. Nē, es taču neko nesaprotu. Kur Oskars saka štāpkur, bet mēs joprojām nezinām, vai viņi pat strādā, redzat, reku caurumiņu. Nē, nu jā, tad, kad tu iedarbini pēčku, viņš vienmērīgi var pa visu karavāniņu, visur ir, viņš pūtīs to gaisu silto. Un Oskaram reku darīt nebija ko, jā? Un viņš reku paplēs. Ko paplēs? Vienmēr sakot, remonta darbi iet pilnā spārā, jā? Skaties. Pasties. Vienas var pateikt, ka visu var nojaukt viegli, bet vai visu var salikt apakaļ, tas jau ir cits jautājums. Un es saskāros ar problēmu. Nu, ja man vajag materiālus uz šejienu vest, bet es nevaru taču pa pusstundu visu salabot, man nav kur viņus turēt. Un tad sanāk, ka nevis nākamais darbs ir restaurēt šito, bet tā kā paralēli restaurējot, jāuzceļ to noliktavu. Vai nojumu? Nezinu, visu vajag uzcelt. Nu, es nezinu. Kā mēs ar šo visu tiksim Nu, galā? man liekas, kad ir jātaisa šitais noliktavu jāceļ, kad mēs jau tad dzīvosimies. Edvard, nāc palīdz man salabot šito trailerīt, es zinu, ka tu Un tā besīšies kupols, man viņš tā kaitina, jūs pat iedomāties. Viņš man reāli, viņš man kaitina, man viņš ļoti nepatīk. Pirmkārt, es nevaru sakt, paiet garām. Baigtu tur eit. Un Oskars man pateica, nē, šitais baigi foršais, mums viņu atstās. Mums saka, nē, mums viņu neatstās. Nē, nu ko, visi vadi jau it kā ir normāli. Nē, varbūt pat grīdu visu Nu, apstādini šo video un izskaidri, cik te daudz kakiņas ir. Nu, Oskaram ļoti patīk. Viņš teica, ka viņam šādi izaicinājumi patīk. Viņam patīk. Nē, man patīk izaicinājumi, pirms es sāku līdz dziļāk, saprot. Bet vispār es pateikšu, te viss ir elementāri. Te noskrūvē korķīši, šito konstrukciju visu no zemes atskrūvē, izņemsim kavrolīnu, pēc trafarets izgriezīsim kavrolīnu, izgriezīsim linoleju. Bet es tā saprotu, ka man ir finieri jāpērk. Tas ir viens, un apkārt rāmim, kuri sapujas, man tur vajag reāli mainīt brusiņas. Kā viņas mainīt? Tev patīk? Tev patīk tās pirkums? Tu jūties priecīgs? Nē, man patīk. Nu, viņš ir krūts, viss jau ir forši. Ko tu gribēji no 78. gada traileru? Nu, ot, redzat kādā smukā krāsā. Es jau domāju, ka šitais netīrs postis kādā krāsā te. Tak varbūt šis skaits netīrs, tas skaits tīrs. Jā, noteikti. Vai te neizdomā, odi ir pamodušies. Nā, ko tu krūzies, nu? Es te skatos, tie tā visur lien iekšā, šo pilnīgi visu pārtaisīt. Gultu mēs varam pārskrūvēt to rāmu, bišķi pārtaisīt, un viņa šobrīd ir 180 uz 160, jā? Mēs varam uztaisīt 200 uz 180 tur. Tā kā mājās. Šeit arī es skatos, te var virsmu pilnīgi savu uzlikt, bez mazliet, nomainīt tevi. Nu, tā kā te ir ļoti daudz opciju, ko tu vari pārtaisīt. Pareizi, nu.
Es domāju, nečakarējies, tak paņem baloniņu, sapūt visu un visu. Galvenais, ka reāli peles. Kāpēc tu domā, ka tās peles? Viņas ir izgrauzušas to putaplastu. Un te vispār nav tā rāmja koka pat. Nu, viņas labi ļoti ēst gribēja. Man... Nav ko teikt. Te arī viss elementārs. Viss jaucās sārā, kurš visu var nojaukt. Ka tās mīļais kupols tavs galvas tagad ir. Kā sakās, sasmērējam desmaizītes un dodamies piedzīvojumos. Mēs esam atbraukuši turpināt sēriju. Man nav miera. Gribās ātrāk ķerties klāt. Es domāju, jaukt visu iekšā ārā, ko vien var nojaukt, lai vēl jau vairāk var saprast, ko jāpērk, lai varētu saramontēt. Reikmans asistents ir atbraucis. Tu man teici, ka es te varu strādāt un justies netraucēt. Jā, mums kafiju vajag uzvārīt. Jā, vajag Un desmaizītes paēst. Sieru salātu vēl ir. No, svētku galds ir uzklāts. Karstēņu padzersim, jā. Maizīte baltā ar sieru salātiņiem, rupmaizīte ar desiņu. Uzēdīsim un tad es iešu plēst visu tur ārā. Priekā. Pirmais un laikam vismazākais defekts iespējams, ka jau ir novērsts. Tātad šitā durve ir salīmējusies. Cerams, ka nenoplīsīs. Un tagad es viņu skrūvēšu apakaļ. Mums būs veselas mēbeles. No, sieviņ! Turēs vai saplīsīs? No! Viss varam dzīvot. Jā. Nu, es nezinu, Varbūt vēl vajag pažūt. Viss tur ir kārtībā. Šo durvis salabojām viens. Viss jābrauc mājās tagad. Es jau izsūcu, bet jūs esat kādreiz redzējuši peļu kakas atvilknē. Es pirmo reizi kaut ko tādu redzu. Oskars teica, vienkārši tagad daram tā. Es visu nojaukšu, izdarīšu, uztaisīšu. Beigās King size gultu un miers un bērziņš. gribējās uz ātro remontiņu uztaisīt, tad te pilnā restaurācija bez mazai, saprot? Pasties, kā Oskars uz ātro remontu tais. Vienkārši uz ātro, kas tur ir 1, 2 un gatavs. Galvenais, zin, ko vajag atcerēties, kā visu salikt apakaļ. Jā. Principā es te visu jaucu ārā, to pusi pagaidām par noliktavu uztaisījām. Te es sākšu ar šito pusi. Nu, un te jau vairāk lieni, jau saprot, ka vairāk mēs sūdi ir. Mēs vēl nezinām, kas te ir ar grīdu. Varbūt grīdu arī jāmaina. Bet īstenībā, Skaidājam, ka viņi nav tā, ka tu krīt. realitātē, man liekas tā, ja pieņemsim, tu viņi negrib pārvest, nekur, tā kā pasties, tad varētu mierīgi un vienkārši ielikt tādu divānu, un viņi tādu izvelkam un viss. Priekškām, tu taču gūt, mums taču vajag virtuves galdu. Nu, taču jau. Tak virtuves galds palikt. Vispār vaļu fantāzijai šādos traileros var mierīgi. Jā, vai ne? Šodien mēs bez neviena atbraucām. Sēdējām kaut pusstundu, skatījāmies mežā, neviens tirni nenāca. Vispār kaut kāds sviests, nezinu, kas tie ir. Bet vakardien bauroja no meža kāds. Pasties, Oskars vakar lika man ar roku visu skruķīt ārā un pats pastiesā. Bet uzreiz pasties kāds ātrums. Nu jā, vakar, zinu, cik ātri es to izdarīt. Mūžīgi manējie pacani, ne? Pasties, kā mēs. Meitenes ir kaut ko mogās. Tak tu galvenais teici izņem visas aizskars, viņas vajag izmazgāt, tur saprast kaut ko mest ārā. Labi, mums vakar nebija līdzi tā te. Nebija. Un rekurš tais skapīts, viņa nevis griežot jāvar vaļā, bet ir tā jāuzspiež, un tad tu viņš tā atver vaļā. Saprat? Viņš tā arī jādara. Rekurš tenis izsūc arī viss, te vismaz nav tās kakas miljārdu zinkā. Aināru satikām no Ainažiem šodien no rīta. Bračiņas partieti. Viņš jau zina tāds cilvēks, es kaut ko viņam stāstu, viņš jau davai braucam, es tev palīdzēšu. Nu, bet Kāpēc tu viņu neiemetu mašīnā, nepateic braucam? Nē, Ainārs Bračiņš, normāls. Pareiz, Ainār, ja tu redzi šo. Gan jau, ka redz, tāpēc, ka uzreiz... Ainažnieki!
Ainažnieki. Ainažnieki labākie. Jā. Viņš man teica, varēs strādāt. Es viņai teicu, tu kas tu te ātri remontu kosmētisku uztaisi un var dzīvot. Beigās ievilka man, nācās man izsukt visas augšas, izsukt visas iekšās kapjus. Es jaucu, ja? Pēc būtības tas trēlets ir ļoti vienkāršs. Nu, te viss ir tā kā saprotams. Un pasties grīdnamas kopumā. Zinās, ka es biju tev pateikt, ka šitā nezinu. Nē, tikai stūri. Reku paši stūri pārējais. Un man patīk, ka grīdai plāksnes ir gabalos. Reku to pēdējo plāksnes izskroju šādā, to mēs toču nomainam. Nu, varbūt šī. Labi, kaut vai visa grīda būs jāmaina pufu. Ļoti labi izskatās, ne? Ļoti labi pasēs. Ļoti labi. Viņš man teica, neko nemet ārā, varbūt man kaut ko vajadzēs. Nu, pasaties, nu? Pasties pusstundu un pasties, cik daudz izraucām. Viņam liekas, ka pusstunda jau ir pusviens. Pusviens, pusstundu, nu viss kārtībā. Nu. Nu, pasties. O. Vincent, kas tur apakšā ir? Rāms. Zini, kā kratās? Kratās? Jā. Labi, viss strādāja, nav laika vairāk te atpūsties. Nav laika, tieši tā, nav vispār nekāda laika nekam. Pasties, kāds hitrīs. Bļet, dzīvi, zirnekļi. Pasties, kā lamājās. Ko? Kaut kāds zirnekļi viņam traucē vēl dzīvē. Pasties, kāds hitrīs. A ko ar roku slabo? Es atceros, kā Oskars vienreiz mammai veselu virtuvē ar rokām. Jā, tad, kad nebija elektroši tā te. Eiķinos, kā viņš jau zina, tā jau bija jau tā ļoti stipri sagurs. Galvenais ir atcerēties, kā visu apakaļ dabūt. Ai. Pareizi? Galvenais tā nav tā, ka tu nojauc sienas, un tad viņš viss tā kā tā kartas māja, tās saliekās kopā, un es... Nu, ko darīt? Pasties, kāds smuks stūrīts, nu. Jū. Nelauz. Tad tev šodien kaut kas noticis, visu laužu pēc kārtas. No, un ko es gribēju teikt? Reku, tur arī redzat kāda grīda. Nav labi. Bet pasties, cik jau tukšs. Un reku caurums, redzat? Redzat caurums? Džeki, nav labi. Reku, pasties, šitam tīrākā telpa. Vairs jau nē, es te visu izsūtu. Nu. Kas teica, Oskars jums kādreiz ir rādījis šitos kapīti? Bļāviens, cik te to zirnekļu ir? Kā cik? Visur lien zirnekļu. Nu, bet izmet viņus taču ārā. Man bail no viņiem. Tā kā paņem viņu aiz viņa paša tās figņas, nu, tur, kur viņš ar dibanu nolaižās, šo tev neizmet. Aiz viņa ķermeņš tāpēc sāp, ja? Nevis aiz ķermeņa, aiz tā tur. Oskars teica, ka zem šitā visticamāk vairāk nekā nav. Un šitad mēs visticamāk nemainīsim, jo te arī diezgan ok. Trakākie ir stūri. Un arī pēc urīna teļu ož tieši no šī galiem. Te ir tā kā finieris, bet te pat laikā nē. Te tomēr kaut kas biezs. Neko nesaprot. Un par šo mēs varētu iedzert. Jā. Nu, kaut ko nokļūties varbūt. Nu, smirdas vilkšu cimds. Kāds sakars smirdoņiem un cimdiem. Es negribu ar lokām skarties klāt. Tas smird no grīdas, tās peles čurājušas ir šausmas. Es domāju, ka es šo grīdas plāksni atskrošu, tur būs zāle mums. Davai, uzeksperimentējam. Nu, tu gribi, lai augsts man tagad te labāk smirdoņā tusēja. O te ir finieris. Bļāviens, cik viņš ir plāns. Viņš tāds vispār vēl tirgo? 2 milimetri kaut kā. Mēs liksim 4.
Rekurs siltinājums iet. Tā, brūsu atradu. O, vienu jau varēsim nomainīt. Šitie pakaramie ir aizkrēmi? Jā, nu lauz. Oi, es viņam te napi pieskāros. Viss lauz nost. Jasni. Viņš tos var nopirkt jaunas. Jā? Nu labi. Nu, ko man pateikt? O, pasties kāds metāls. Apakšā. Oskars stāstīja man par to, ka viņš ir visticamāk cinkots, un viņš man visu kaut ko stāstījis, un pateica, gan ja jūs saprotat, ko tas nozīmē, bet es neko Bet klausies, te ir 2 centimetrīgais puķiks. Nē, nu tagad, kad es jaucu vaļā, es saprotu, ka nemaz, tā kā vakar, kad vēl nepajaucu vaļā, man likās tā bļāviens. Redz, jau viss ir maināms, vienkārši tas ir laikietilpīgi. Nu, pagaidi, naudiņu, taču ar tomēr ne jau 3. Jā, viens, tagad laikam loks. Jā, tur ir loks. Es sapratu. Man liekas, ka apkārt logiem iet kaut kāda daļā ar... Jā, reiku es pareizi sapratu. Nu, ko tu saprati? Nu, ka rāmīši tā, te ir tā alumīnijas sliede. Tu, es tev teicu vakar, ka pa būdņai pa vidganiem arī iet brusas. Nu, redz. Vienkārši ir jāatkārto to pašu, kas bija, tikai ar jauniem materiāliem. Saprati, ja? Jā, rekur arī brusiņi ir staķi vesela. 50 gadi viņai. Blinda ir tā smirdīgā stūrs, šeit nenāksies mainīt. Domāji, ja? Jā. Nu, es pamainītu, varbūt tās to, ko tu tagad nolauzi. Skaties. Šitais ir rāmis. Lūdzu, 50 gadi. Šitam ir 50 gadi. Pārdot Andalēm. Vācieši ražo hobiju. Šis hobiju trailers. Un hobiju tautā nerakstīts likums, ja viņi ražo, tad viņi ražo uz mūžu. Nu, tas ir nosacīt, protams, kad laika rops ir, bet iedomājies, viņam ir 50 gadi. Pasties. Kas man no jauna jāizgatavo būs? Ej, tu noskatām, viņš krāsā. Jā. Kā es izgatavošu pusapaļu? Bet jā, es varu izgatavot. Ar figūru zaļtiču var izgatavot. Vienīgais man vajadzēja trafaretēm tos dēļus. Bet te jau nekas no tiem dēļiem beig nav palicis. Kādu trafaretu. Par ko tu runā? Oi. Paskaties, nu. Laikam tā grib pēdējo nesākumā sīnīt, vai kā? Reku lampas mūsējās. Jā. Šeit kaut kur. Oi, mamma mia, petonte sunde. Jau ne tikai spāniski mācēt var runāt pēkšņi. Reku, te ir rūčikas tās, kas aizmugurē bija. Kā domā, cik daudz tagad tie, kas skatās, domā, brēns tādu mēsu nopirkt. Lai domā, ko grib. Mums būs savs miteklīts. Mēs pensijā ar viņu dosimies tripā pa pasauli, varbūt tas. Tad filmēsim vlogu. Jā, tādi pensionāri vlogeri, ko stilīgi. Es lasīju, ka ir cilvēki, kas speciāli meklē retro, lai viņus restaurētu, ka viņi forši. Jā, nu vajadzētu, zin kā. Nē, ļoti labi. Tagad vismaz man veidojas zīmējums. Bet es nesaprotu, tas ir alumīnīgs vai kas? Viņš nav sarūsējis. Nu, jā. Nu, nevar būt, ka cinkots metāls nostāv 50 gadus. Mašīnas tā kā arī cinko, bet viņas te nav grūsē. Metāls strādā taču cinko detaļas. Nu, jā. Bet taču rāms visur iet forši. Posies, kaut tas siltinājums labs. Šitais firmas, šitais labais. Gucci vai kā viņi tur sēdz? Taču es nevaru. Žēl, ka caur video nevar smaku nodot. Tuliņās mēs izplēsim, pa čainīgi dabūt.
Viņas to smaku izdabūsim ārā un viss būs labi. Tā kā viņi jau šeit. Tā visu skrūvēs. Skaties, cik skaisti. Kā tev patīk jaunais remonts? Pasies, cik smuki viss. Galvenais, ka es filmēju, ka viņš strādā, viņš nefilmē, ka es nāku viņam palīgā. Paskaties. Video sanāk, ka es vispār nekad neko nedaru. Reiku mēs saprat, ka arī grīda ir siltināta tomēr. Tā kā nekāda vainība, bet man bija bail, vai es sapratīšu, kā varēs kaut ko te salabot. Tagad es saprotu, ka salabot es varēšu. Man vairāk ir bail, vai es varēšu salikt visu apakaļ tā kā te bija. Nu, pieņemsim, visas tās brusiņas, visas to var nomainīt, grīdi. Bet tās mēbeļu vietas, tā kā dabūt apakaļ. To man tagad bišķiņ tā. Ja? Tu arī par to uztraucies? Tā lampa, ja? Man pat tā lampa visvairāk kaitina. Tā kā speciāli. Galvenais, ka tas ir sākums. Šeit ir arī viss pilnīgi čau apakšā. Tur reiku cauri spīd. Un mēs vēl nezinām, apkur vēl strādā. Nu, apkur, kas tur ko 1000 eiro maksās salabot? Tas jau var nav daudz. Ai, man vienalga, es uzlikšu savu eļas radiatoru un laimīgi būšu. Tu jau zini. Tu jau zini. Kāds ir tas vējs? Un visi kopā! Ejam, pastamies, kas notiek iekšā. Starp to eiro remontu tais. Skolais. Man reāli tā sajūta, ka, bļāviens, es tā negribēju laiku uz to visu tērēt. Oskarēta Linda šodien drīkst atbraucienās. Linda? Jā. Kāpēc? Viņš ik pats. Ej iekšā. Kā tev patīk? Kādas domas? Normāli, es domāju, atstāsim štāvis. Pāris dēļ tik jānomaina bija. Nē, kā Oskars teica, es tikai kosmētisko remontu uztaisīšu, lai patīkami šeit atrast. Bet piekrītat cilvēki, ja es redzu puvekli, man jāņem nost, kamēr viņa nav. Bet es haltūrēšu, tur, kur daļēji tāds, nevis puvis, bet vecs koks, es nemainīšu. Nu, bļāviens, es negribu visu vasaru tērēt uz to. Bet reku, es lielo daļu noņēmu. Es dažas vietas speciāli neņemu, lai man nepazūd tā trafareta, pēc kuras man jāliek apakaļ. Iedomājieties, pirms 50 gadiem kādu metālu ražoja, kādu mēslu tagad ražo. Es jau nezinu, es zinu, ka ir kaut kādi ņirža veikas. Oskar ir tagad reāli mēsls ļoti daudz. Tagad viss daudz, kas ir mēsls. Visu, kas ir notiek ar metālu. Tavs Volkswagens 50 gadus vēl neizturēt, ja? Nē, viņš neizturēt. Nu, protams, es zinu. Tā kā visi jau pusjaunieku Volkswagen rūsē nost. Tā kā, nu, cilvēki, es pateikšu godīgi, man ir bišķiņi vīliena sajūta, ne, man trēlēts patīk, man tā negribējās tērēt laiku šo. Ja man būtu blakus māja, es viņu hobiju pēc varētu pilnīgi nojaukt, pārtaisīt, smuki atjaunot, nu, cipa, lai mums ir foršs trēlēts. Oskar, zinu, ko man pateica? Vai nopērkam vienkārši dīvaini? Jā, nu, es tagad tā smejoties saku, jā, bet principā, dotajā momentā, kad te visu saliks apakaļ satais, te jau var ielikt kādu, ko tu gribi un kā tu gribi. Un bija doma, ka te stūri divāns, te galds. Nu, ķipa, te varēs viss sēdēt, te galds, viņš nelaižās, tas, nu, labi, okei. Bet principā, tu pambīti galdiņu uz apakaļ, tā, un izlaid dīvānu, un te ir tāds, nu, arī riktīgi guļplats, un saliec apakaļ. Nu, guļplats, jā. Nu, plāni ir interesanti. Te var visu izdarīt, kā tu gribi. Man bija doma, te uzlikt dīvāni, ja? Stūri, ja būtu tāda izmēra. Un no šejienes līdz šejienei, kur tā tur vieta ir, te plauktiņu, tur kaut kur rozetīts sieniņā vai tur, nu, kaut ko tur. Vai te kaut kāds lampiņas smuks sataisīt šito vietā. Nu, tāds, to visu varētu darīt, nu, tā kā man būtu interesanti, bet es tā negribu tērēt tagad uz to laiku. Man vēl tik daudz cits, kas jādara. Puķpodi, tās dobas jātaisa, būtu noliktava tā saimniecības ēka. Mums arī kaut kad jāstrādā vispār šī dzīvē. Ai, nu kurš tas strādā, bļāvēts? Man vispār liekas, mūsu sakotāji domā, ka mēs nekad nestrādājam. Nu, bet mēs jau arī nestrādājam. Ar naudu mēs viņu vakarā spoli dabujam. Tā kā tālūk. Nu, es esmu atlicis sev visus tos dēlīšus. Dabūju šitos dēlīšus, kas es ir viņam?
Reku atlikt tos dēlīšus šitos, lai es varētu nopirkt, reku visu dēļas, viņas neizmet, neko nedara, tāpēc, ka man vajadzēs no viņiem šitādas te vietā pirkt, lai likt to karkas apakaļ. Un tas finieris, tas ir kaut kāds vāks, viņš ir tik plāns. Tāds mēsls. Kas tad? Finieris. Kāpēc? Nu kā vainievi tamā, ka būdiņai te visi sāns, tie vecas silikoni, nu tie tur vecie laiki, viņi palika veci, sakalt un... Arī vaņīta smaka. Kur pēc mīzeļiem vai pēc sūdiem? Nē, te nav. Nē, te nav, te ir vienkārši pēc sūdiem smird. Viss, nomierināju sev, nenomierināju sev, vienkārši pastījos, kas man ir vajadzīgs. Tagad jābrauc uz Rīgu, būs tagad kādu brīdi augsts. Sagaidīsim, kad ieslēgs ūdeni un turpināsim. Restaurācijas darbs. Jānopērk brusiņas, finieris, siltinājums 2 centimetrīgais puķiks. Un kā saka, turpinam. Jā, un tagad jālēsim līdz caur. Vai, pasties, kādi forši bērni stāda cukīni. Nu, izaugs cukīni pēc bērnu stādīšanas. Mēs kā īsti villisti, kuri fano par būvniecību, mums pie mājām kurši varās vaļā, un mēs uz atklāšanu atnācām kā galvenie fani. Teic, jā, man tā trūk. Pāka neviens neko nedzird, te mūzika skan. Nu tālūk, mēs svinam atklāšanu kuršiem. Diana teica, ka viņa no visiem muzikantiem varētu būt tā, kas sit šitos šķīvītus. 3, 2, 1, aiziet! Nu, tu esi priecīgi, ka atvērās kurš? Jā, Oskars šitais rotaļu laukums atvērās. Oi, super, būs man, kur iet staigāties, tā kā meitenēm pa saviem šopingiem, man pa savējiem. Es jūtos tā kā sīkais kaut kāds, kad kaut kāds svērt kaut kur un viss kopā iet iekšā. Armija, uz priekšu! Es skatos, ka kurši uz kamerām novērošanas vispār nav ekonomējuši. Galvenais viņš vienmēr pēc šitā stenda pazūda. Man vēl vajag šito, man vēl vajag šito, man vēl vajag šito, man vēl vajag šito, man vēl vajag šito. Ar šito es varu celt māju. Esmu oficiālais noraidītais Robija pārstāvis. Noraidītais, nesponsorētais. Jā, tāpēc mani visvairāk Robija instrumenti Latvijā kā neprofesionāli. Viņi vienkārši Latvijas Robiju atšo Oskaru un pateica, ka viņiem kaut kas tur kampaņas saplānot. Nē, viņiem neinteresē sadarbība. Neinteresē, nu katrā ziņā, nu, un Oskars vienkārši visu laiku pie šitiem visiem, un šito man vajag. Es kaut kā citā veiklā nebiju redzējis, cik lielu klāstu. Jā, klāsts ir ļoti labs. Pasties, reku mums dāvans te ir, jā? Cepura manējā. Jā, Labi, viss lai dzara. Un puķa tur ir Oskars dāvanu, kar dabūja, un viņam tūpe uzdāvināja, sīpols tūpes. Vienkārši milzānīgs veikalā arī viss. Nu, mēs ar Oskaru pieņēmām lēmumu, ka mēs šodien neko nepirksim. Mēs tad esam rīt vai parīt, jo mums iet 5 minūtes. Jā, reāli nestāvēsim rindā. Bet es gribat ieņirgt par manīm, es pastāstīšu vienu baigo joku. Nu, tāds joks ir tamā, kad es... Diana man tikko piegāja pateica, ka viņai kauns bez manīm filmēties, tāpēc viņa man pasauc, no? Nu jā, es ieliku postu Facebookā, kad es meklēju liels puķu podus, tāpēc, ka man vajag liels puķu podus. O, es viņai saku, ka tu jocīgi uz Māru pa braukt pakaļ podiem, vēl šokolādi dot, tērēt benzīnu. Un es atnācu uz veikalu, un es teicu, ka viņi nemaksā neko. Pasies, 49 centi. Buļoviņas posties, normāls pods. Iedomājies, un es reāli biju gatava braukt. Es nezinu, kāpēc manā prātā likās, ka tie, vat šitie, man vajadzēja būt šī tik liels. Manā prātā bija, ka viņi ir anormāli dārgi. Es nezinu, kāpēc. Nē, katrā ziņā, bet man cilvēki ziniet, ko man atdēva. Bet to es padomāju jāņem. Pēc tam parādīsim, ko ne podi, bet kaut kas, kas būs ļoti noderīgs.
viena vai krūtā štēla. Jā, katrā ziņā nemeklēt Facebookā bezmaksas vai pret šokolādīti podus, jo jums cilvēki rakstīs vienkārši tādiem 7 podiem 10 un teiks, ka viņi vēl pretī grib tur augļus un dārzeņus un vēl kaut ko. Pamēģināsim pastīties. Starp citu, es arī te sazīmēju savu pieliekamo. Labi, te gan jau neviens neko nesapratīs, bet es te mēģināju zīmēt un izreikināt, kāds varētu būt izmaksas un cik man vajag materiāls un kādas un cik daudz. Tā kā es strādāju pie plāna, pie darbības pēc vīles remonta vēl man jāceļ uzreiz pieliekamies, kur likt visus instrumentus, riteņus un tā tālāk. Iedomājieties, mēs ar Oskaru nokonstatējām, ka saules puķis aug tik ātri. Nu, tā kā es varētu pateikt... Ātrāk nekā nekad, mums naudas ir tik daudz kā nekad. Iedomājieties. Un reāli ārā ir sniegs, un šitie ir Oskara tomāti, jā. Reku tur būs tie kabači. Un rekuros, tas ir ļoti svarīgi, ko es tagad stāstu. Rekur mani tomāti, tātad ideja tāda bija, es sagriezu čerī tomāts, es parādīšu kādus. Es parādīšu jums kādus čerī tomāts, ja, un sagriezu uz pusītēm. Un vienkārši katrā podiņā ielika pa vienai pusītē. Oskars man teica, kādas viesas nodarbojas, viņam pateica, paklusē, es zinu labāk, ko es daru. Es katru dienu sēžu un gaidu, kad ārā jūs, gan jau piedzīvot sēriju iznāca jau pagāja, bet bija tas ziemeļvējš tik augsti. Nevar iziet ārā un es gaidu, ka viņi jau būs aizmirsuši, tā, ka šo video skatīsies, kāds ziemeļvējš bija. Un es gribu vienkārši tā uz to te uz vīlu šaut. Redzi, kāda man tomāta? Te ir paprika. Te ir, es viņu atstāju ārā un redzams, ka viņi nosauc. Vēl, es salaboju. Un galvenais. Es aizvedu motorolleri. Nu, vāt. Mums ir salabots motorolleris. Un te būs arī tā kā mēs gāzēsim villā ar motorolleri. Noskar, reku mans puķis. Reku vēl viens mans puķis. Eiku, beidzot vēl kāds izlīdis, jo domāju, ka nelīdīs, tu beigas stulbi kaut kā sanāca. Un tie, kas man visur uz balkonu, tie, ka reči vispār nelien ārā, viņam liekas nosala. Jā, es esmu izdomājis, ka es villā tomēr nepirkšu, es negribu 10 reizes ņemt piegādes opcijas visāds, es likšu Opelī, es pirkšu pusītas finierus, brusiņas un ar Opeli vedīšu. Nu, tā kā ir finieri 2,5 metri reiz 1,25 un ir 1,25 reiz 8. Nu, karoči, es taisīšu no dāliņām. Kā mēs taisīsim vilnu, davai daram tā. Un ūdens vēl nav. Ot, kad būs ūdens, tad un mēs vēl kuršos, tur, kur bijām, mēs iepazināmies vienu ķīmijas ražotāju, un viņš mums... teica, ka ar viņa ķīmijām mēs nomazgāsim traileri, tā kā eksperimentam būt. Tāpēc viss sākam mazgāt, materiāls vest finierus, sākam remontēt villu, nākamajā sērijā tiekamies! Tu aizmirst pateikt, ka viņi ļoti slikti spiež laikus. Starp citu, tas ir vispār kaut kāds vārds par cilvēks komentāru. 6000 vai cik tur 7000 skatījumi un 300 laiku. Es tu vienā brīdī liekas, ka principā es varu taisīt šo tikai mūsu ģimenei. Cilvēki reāli noskatās, grūti nospiest laiku. Nospiedīsiet laiku video, vairāk norekomendēs, būs plašāks iespējas, varbūt kaut kādi vairāk santīmi par skatījumiem un tā. Man tā materiāli, man ir šī tik jānopērk šogad, es pat nezinu, kā es visu to varu izdarīt. Nu viss, nu. Es nospiedu kafiju un aizmirsu viņu uztaisīt, pabeigt. Viņā ir cukurs?